Labdien! Jo laime šis noslēpums, bet iesākšies ar mīklu šodien, kurai ir divas iespējamas atbildes, divas iespējas. Tad mīkla ir tāda, kur ir laime, jo ir nabēja vakar, ir nabējusi rēt. Tā šodien tagad ir momentā. Ite zēmoja, ka viss ir optimisti. Bet to pesimisti uzsaka. Patiesībā nav zinot, nevar to laimi, bet laime jau kādu laiku vismaz no 2012. gada ir pēc kritērijas labklājībai. Mēs visi zinām, ka ANO veidoja katru gadu laimīgu valstu reģistru, ir Latvija, kurā vietā padošā gadā beigas. 20. Bija ļoti optimistiski. Kā jūs iepriekš redzējāt? Jūs zināt, gads Somija pirmajā vietā, Skandināvijas valstis ir Lietuva 19. vietā šogad, tas ir vispār sasniegums 20. Latvija, man liekas, es tagad samlažu 40 kaut kur sastāvu, kur tur atrodas, ir nokritusi, jā, bet tikāds laimes indeksīši pacēlies, bet vietā mēs nolitāmies, bet pēdējā vietā ir Afganistāna, viņi tur ļoti smaga situācija. Tur ir zinām kritērija, pēc kā to laimi nosaka, un tad jau droši vien, ja mēs tā katrs izmērīt, jā, tad viens no, piemēram, ir IKP uz vienu iedzīvotāju, ko mēs nezinām, vai laimīgi dzīvojam, vai iezināt, tad būtu traki, vai, teiksim, sociālā aprūpe, vai atvaļinājumi, kas Somijā 30 dienas vismaz ir minimālais atvaļinājums, vēl nāk klāt bērnu aprūpe, bērnu dārs, veselība, vēl, saucam. Dažādi kritēriji, bet, ja mēs tradīcijā paskatāmies, laimē tur nav šādi kritēriji. Un laime bieži vien visam citā tiek uzsvērta. Un bieži vien, es tā domāju, jūs tā domājat, es tā nedomāju, jo zinu, ka tā nav, jā, tā domāju, tad es darīšu visu tā kā vajag, un tad es būšu laimīgs, tas ir algoritms, ne? Tā nav patiesībā, jā, jo laime ir tā ļoti sarežģīta lieta. Ja mēs paskatāmies, ko tas vārds nozīmē, laime, tad tas ir baltu vārds, un baltu tautā, visi trūšiem, senākie tādi pieminējumi, tad lietuviešiem, latviešiem, bet tur 3 nozīmes, un visas 3 laikam kaut kur mēs ar to laimi arī sasaistām. Un tā pirmā, un pati populārākā minēt laime ir kas? Un tūkojums uzreiz tā vārdi no prūšiem un lešiem, tas ir kas laime. Kas? Brīvība. Tas ir ļoti, visam sev pirmajā vietā laimes indeksā pēc tādām atbildēm. Jo izvēles brīvība ir viens no kritērijiem, kur vērtē laimes indeksā. Un ja tā, nav. 3 lietas, viena tāda ir ļoti merkantila un pirmajā vietā. Pārticība. Kāda? Pārticība. Teiksim, jā, bagātība, varbūt pozitīvā pārpilnība vai piepildītība, bet patiesībā bagātība. Vienmēr sakot, mantas mums nekad nav pa maz, un tas pirmais ir, tā māte var būt dažāda, protams, mēs jau te kaut tā augstākā vietā skatīsimies, ja? Tad tā otrā nozīme ir, laikam arī jums diezgan labi zinām, tas ir liktais, noliktais, dotais, respektīvi tā laime nav tā, ka mēs viņu ienācām, tā paņēmām un dzīvojam. Nē, viņa tiek lēmta, un mēs visi dzīvojam to mūžu kādu, mums ir kaut kas, vienalga, kā mēs ticam lēmis. Un šī latgaliešu folklorā ir diezgan tas liktenes nolēmtības stāsts. Un es ļoti daudz esmu dzirdējis, mēs tādi neesam, mēs esam savas laimes kalēji, mēs varam kalot, jā, bet tur tajā algoritmā kaut kā jāierakstās, vai kājām, vai gaidām, vai krājām, vai pērkām, bet visā tā ziņā laime tur ir. Un tā trešā, laikam, ļoti arī svarīga nozīme, kas ir laimē, tā tomēr ir, pateikšu svešvārdā, man patīk svešvārds.
nesapratīsiet, bet tad gan jau sapratīsiet, es jau iedomājos brikolāžu. Brikolāžu, es nezinu, kas ir brikolāžu. Mozaīka. Nē, bet jā, ir virzienā, ne gluži mozaīka, tas ir tā, ka jūs spēlējat, domājat, ka jūs varat nosu. Nu, piemēram, paņemat noliekat, tad zinat, ka jums, un jums tas kauliņš jāiesīt ar atsistienu, zinat, atsist un iesist. Un jūs viņu tā ieplānot, un teikt, tā iesitīšu, un viņš tur atsitīsiet, tur iesitīs, ap brikolāšu, tad viņš tur atsitīs. Tad viņš ir atēstiet. Un iekrīt. Ne tur, vai vispār neiekrīt. Nu, respektīvi, nejaušība, veiksme, kura ar laimi arī iet rokām, to mēs nekad nevaram paredzēt. Kad mums paveiksies? Pat tad, kad liekas, ka nu galīgi nesam vēlījuši, ne? Paveicies, un šeit tā, un tas bieži vien ir, kas man nepasēja sāsīja, braucām, mēs Rīgu, nestāpšu vārdā, bet, nu, ļoti uzbūvot cilvēku, kuriem darbu liekas līdz šī vietai, un viņi saka, nu, es saku, kā visu izdarīt? Atliekam, paši izdarīsies tie darbi. Un tā arī notiek. Jūs ticat vai neticat, bieži vien liekas, nu nav vairs iztrūkt tā nolaidās, bet lai nedrīkst mūs nolaist. Jūs zināt, tur visu laikā jau. Jā, nedrīkst nolaist. Nu tās trīs nozīmes, ja? Tad patība, liktais, notais, lētais un veiks. Bet atgriežamies pie folkloras. Bet folklora tās, nu, tad jums ir visi laimi, ja? Visi. Pilnīgi visi. Trāpa visiem. Nē, brikolāžu trāpa, ja, bet, nu, ja mēs tieši latviešu to trāpīts atkal paskatāmies, tad, protams, ka laime, nocitēšu jums tā, laime, kotrām sova laime un jā, tas ir viena lieta, ja, kas ir vārds, viena mums ir teiks, ka nekāda nav laimes, nelaimes, ir sapsnām kopā. Laime nāk skaita lietama, nelaime tūsiņā vietipina, bet tagad nelaime atnāk, tas jāizdara, jāatver. Durvis jāatver logi, lai viņi paskrien garām. Tas ir viens tāds ieteikums, kas ir folklorā, bet tāds viņš notiek, ja. Tālāk vēl viens jums pateikšu ir tāds. Loba laime, lobs lobam, laime vieli. Un tas ir arī, un ja tu negribi citam laimi vēlēt, tas nozīmē, ka tev pašam laimes nebūs. Jā, laime jāvēlē. Bet tur ir knifs, liels knifs ar to laimes vēlēšanu. Bieži saka, dzimšanas dienā jums patīk, ja jums saka, nu laime tev viss piepildās, ko tu dari. Reiz, jā, patīk jums šeit novēlējumi. Kā jums uztverat viņus? Cik? Jo lai viss piepildās. Kādā nosīmē? Jo redz, tur visā tā ir, ka folklorā tas ļoti bieži ir, ka nevienmēr tas, ko mums ļoti gribas, ir arī tas, kas mums patiešām ir vajadzīgs. Un tad mums saka, nu, lai viņi tev piepildās, mēs nekad nezinām, vai tas, kas piepildīsies, nāk klāt. Un tradīcija mēģina, nu, lai mēs apsvarām to, jā, ko tas dos, vai padomāt 3 reizes, padomāt, vai mājas. Un tad tas teiciens, kas ir filosofija jaunā kopā, jo mazāk tu gribi, jo lieta laimīgāks tu var būt. Tas tev nav filosofija, tur viss ir notiek. Nu, bet pamācība ir arī tāda, ka laimē nāsaneķinē, analaimē nanoskums. Arī atzīt, ko laikam tā arī ir, jo lepnums patiesībā pie Bībeles, mēs atgriežamies, kurš ir lielākais grēks pasaules. Man tā paveicās, es kādus gadus 3 vadīju baznīcas naktī diskusijas ar priesteriem, un tad viņi grēku stāstīja daudz un dikti, un tad viņi teica, lielākais grēks lēknības, nekādi citi grēki, nekādi nav smagi kā lēknības grēks, un folklorā tieši tas pats, ja tu laimē netnosies, nu, vienāds atgriezīsies pie tevis, un viss notiks pie tādā, ka pats esi iecerējis. Mēs tad vajag didaktiski tagad izklausīs. Tā, laimē var piedzimt folklorā. Zināt, ko tas nozīmē, ka kāds zīmes ir, ka bērniņš laimīgs ir piedzimis kaut kā kāds cimdīņi, krekliņš, cepurīte, tas ir. Tas ir tā lieta, kas pasargā no labi bērnu miesu. Jā, viņš ir kopā ar to, jā, vai tikai cepurīte,
cimdīši vai kas, un tas ir laimīgais bērns, un tur ir teicieni, kas ir latviešiem, jo tu esi laimīgs, tad tavam viešam ceļš atskries. Neko visu tu jau piedzīvi laimīgs, tev neko arī vienkārši baudi no dzīvi, ja, bet viešam ceļš atskries. Un tad ir veseli dienu pamācīt, ka tu sniedz, viņš mest ārā, ka viņš veiks saglabāt. Meitenēm tur zem ābeles pieredz, zēniem tur vēl kaut kur, un tad tas nesīk par pārticību, laimi un visu kaut ko, jā. Tad var arī piedzīvot, tās arī tāda brīnuma, jā. Un šī tā nejaušība, vai arī tas, ka laime tad atnāk negaidīta, tad, kad mēs mazāk ļoti daudz parādās latviešu pasakās, un divas maziņas īsniņas vai vienu, nu redzēsim, kā stāstīsies, bet tā viena pasaciņa ir par divām māsām. Viena ir bagāta, turīga, un otra nabadzīga, ieprecēsies pie mīlama, bet nabadzīga mīra. Un tagad tā bagātā, abām piedzimst bērni. Bagātā mājās par bērnu čuņķina, a nabagai jāiet strādāt. Viņa iet uz tīrumu, viņa bērni nav ko likt, viņiem bērni līdzi, viņa visu dienu rāvēs tāda, visu ko tur dara, visu notiek. Un atnāk mājās nogurusi nakts, un skatās, viņa ir aizmirsusi savu bērnu varas malā. Viņam pa galvu, pa kaklu skrien, viņa ļoti nostādājas cilvēks, ne? Aizskrien, un ko viņa redz? Šūpulītis iekārts glazmas krūmā, eņģeļi šūpo to bērniņu, dzied skaitas dziesmas, un pilns šūpulītis pievērts ar sāta naudu. Nu, laime, nesakiet, ne. Nu, viņi tagad atnāk mājās, un viņa rāda masarīs. Ko es bērniņu aizmirst, atnāk masarīs. Viņi tagad aizskrien uz tirgu, noliek savu bērniņu, atnāk uz mājām, gaida. Nu, nogaidīja labi, lai skrien atpakaļ, un to viņa redz. Vēl viņi ir saskrējuši, pie tā bērniņa, viņi saplēsuši, viņi pa malām visu izmētājuši. Nu, te tā pēc nopelniem, ja, jo mēs tā redzēsim tā tēma, kas ir latvieši un latvieši, nekādi nav bijuši turīgākie, un vēl es vienu jāsaka, ka nav turīgākie, bet visiem nosturistiem novadiem. Un tad mēs tādā veidā mēģinām parādīt, ka tomēr mums arī kaut kāda laime pienāks arī tad, ka tā laime nav bagātība. Redz, ja, pienāks, nu ne. Tā otrā pasaka, man mīļākā pasaka, es viņu visiem iesaku, viņi vai teātrī uzvest, un tas ir tik paši, jo tur atkal ir pat slinko veidu, jo tad nu mēs pēc prasības es neteicu latviešiem, ja, laba laime, jūs visu izstāstīt, bet dzērā laime. Slinka laime, ja, ir pat katram ir sava laime, vienalga, kas teiks, tur ir sava laime, jo viņi tikai jāprot ieraudzīt un novērtēt, nu, mēs laikam nebūsim laimīgi, kur dzērās laimīgs vai lidumā savā, bet varbūt arī būsim, mēs tās ir slinko meitu, laimīgi. Un meita ir slinka, neko nedara, māca, kas te ir precēti. Un skrienu viņu spēt pa ielu, brauc garām ķēniņš, viņš saka, kādu savu meitu, kāpēc tu viņu pēt? Viņa saka, man meita, atsakās man zeltā austu, viņa tik labi prot austu, viņa varētu izaust visu zeltā, viņa atsakās, viņa no es viņu tagad aprecēšu, viņa man zeltā visu augīs, es būšu varanākais ķēniņš, viņa uz mājām skatā. Un es tevi parīgi precēšu, bet šonakt tev vajag gatavojies, un pēc tam tu sāksi aust, jā, to zeltu. Nu, tagad viņas teiši, ko tagad darīt? Pēkšņi parādās vienas necīnīgi, viņa saka, tu neprecies. Un es tagad vīram, ka tu neprecies tik ilgi, kamēr neatnāks 3 tās krustmātes. Un tagad, jā, viņi tagad sēž, jau gatavos precēties, un tagad viņas saka, nu, tu laulās, es neatnāks man krustmāte, atved uz durvis, un ienāk pirmā krustmāte. Ar bailīgi garu lilpu. Bailīgi garu lilpu. Viņš tā kā, kāpēc tagad krustmāte tāda lūpa? Viņš saka, tu sien, viņa ir izcilaudēja. Un tad, kad viņa auš, viņa to lūpu vienmēr izstiepja, tad es tā lūpu, viņa ir tik gara. Nu, labi, viņš saka, nē, viņš saka, man otrē krustmātē jārnāk. Atvedas durvis nāk otrē krustmātē. Ar bailīgi garu poļu. Viņš saka, kāpēc tagad krustmātē bailīgi garu poļu? Kā viņa ir izcilaudēja? Viņa auš, visu laiku no tās aušanas, viņai tā kā ir izsiemusies, nu, teiks, viņš saka, man ķīniņš, un tad es vēl trešā krustmāte, bailīgi garu, lai un piestu, ja, viņi tur saimnes vietā izmanto, ne, un viss notiek. Un tad es ķīniņš padomāja, un domāju, nu, nē, es savai sievai
šaubas. Es viņu apprecējuši, lai viņi dzīvo bez augšanas. Tā viņa apprecējās, viņa dzīvo laimīgi, bet tās bija drusmās, tās bija viņas vainas. Un viņš vienalga atnāk pie tā, kuram viņas tā kā ir nolēms. Slinkam laimu, un viņa vienalga atnāca. Ja, bet visām dabas brīdum te pasakās arī notiek. Nu, un tad, ko mēs jau teicām, ka jo mazāk, kad mēs gribam, es nezinu, vai jūs bijat visai šausmīgi, es nezinu, kā tālus kā jums. Man vispār saps nevar stiet, bet vispār nav ko uzlielot par tās nevar. Un tas ir, kā, es tāpat saprotu, šajā vietā es saprotu, ka tā ir tāda, galīgi jau tāda, nekā nevajadzīga vieta, bet pildīgi lai es tevi nomierinātu. Kaut kā, es nezinu, kas cīvējā dzīvumā un kādu kārdinājumu, no kuriem jūs nevarat atteikties. Bet tas ir tā vēlēšanām. Un visi zināt pasacīju par to zelta ziltiņu. Ja? Viņi ir visi latvieši, viņi stāst visā pasaulē. Un tad, kad to zelta ziltiņu, un tad tas prasa, ko darīt, un kāpēc latvieši ir ļoti interesanti, jo tad, kad Latgalē 19. gadsimta beigās stāstīja šo pasauli, protams, tā vide bija tāda, kā Latgalē toreiz bija nekā tāda, ka tagad mēs noķeram zelta ziltiņu. Nu, ko mēs viņai jautātu, es nezinu. Nu, tad pasaules valdnieci, ja? Nē, tad, kad tā ziltiņa atteicās, tajā visslavenākajā variantā bija, ka viņi gribēja kļūt par okeāna pavēlnieci, tā sieva. Certies, un tas sieva tā, kas visu grib vispār, jā. Bet Latgalē ir tā, ko grib vienkārši, no kāds grib tā, ko ķito, nu gan es nedarīšu, jā. Tad sākumā tā sieva, viņa grib silēti, ko var darīt, jā. Pēc tam viņa grib uztabeņu. Nu, vienkārši uztabeņu, un siltiņi iedod uztabeņu. Tāda viņa grib zirgu ar rotim un gūvi. Nu, siltiņa vēl iedod zirgu ar rotim un gūvi, nu, lai jau laimīgi tie cilvēki. Beigās tā sieva sāk prasīt, lai tā siltiņa nāk uz virtuvi un viņiem gatavo ekstra. Un to siltiņa nevar paciest. Viņa tā visā. Ne silītes, ne zirgu, ne ratu. Nevajag to, ko nevajag. Katram savas robežas, ja. Vai tur par okeānu valdnieku, vai kāds ēst gatavo, varbūt mēs paši varam arī to izdarīt, nav tik trāki, bet šāds pasaks mums arī ir diezgan daudz. Nu, un tad notiek, kas tā Latgalē jau sevišķi to pasaks ir ļoti interesanti lieta, un ja mēs salīdzinām, ko Latgalē, tā starptautiskās pasakas, ko stāst, vienalga, kurā pasaules malā un ko Latgalē ir ko pabrīvīties ļoti bieži, bet šodien es tagad negluži par visām pasakām, bet tagad tikai par to laimes to stāstu. Un ko dara tad, kad cilvēki jūtas nelaimīgs un pasakas visas ir par to. Visi dodas meklēt laimi. Laimi jāmeklēt. Kalsā laimi pats arī ļoti diezgan populārākajiem tādiem sakāvāriem. Pasakas laimes, kāpēc kalsā laimi. Un tā kalšana visbiežāk, lai citas nebūtu skumji, tā laimes meklēt, pēc skumji. Tur ir 4 scenāriji, kā meklē laimi, ko mēs atrodam vai ko neatrodam. Un tad tas pirmais scenārijs, man jāsaka, vispopulārākais, bet jūs pateiksiet, vai tas arī šodien tā kā novērojams pasaulē, ir tas, ka dodas laimi meklēt pasaulē. Brīdīgs, jā. Brīdīgs vēl ziniet, viņš ir pozitīvais scenārijs, jo viņš tur atgriežas, saprotiet, jā? Viņš tur visu ko izdara un atgriežas. Tā mums kā beidzas laimīgi pasakas. Kā tas vienojums? Nu, viņš dodas, jā, bet kur viņš aiziet? Viņš dodas visbiežāk aiz redriņiem, kalniem, aiz redriņām, lējām, mūsdienu valodā nosaukt vīriem. Es nezinu, kur vēl, jā, bet tātad vēl kaut kur, jā. Tad ko viņš tur dara? Tur viņš ķēniņām tā kā izglāpmēju, jā, sāk redriņām. Ķēniņš viņam atdod pusi no savas karaļvalsts, un tad viņš tur paliek, un dzīvo ilgi laimīgi. Un tad dzīvo ilgi laimīgi. Nu, mums izpēc ir labs. Lūdzu. Galīgi. Bet tas ir lielākais nomā, ne tikai latviešiem, visiem. Tas ir populārākais scenārijs mūsu spēcīgais cīm mums. Pasakās, sievietes to dara, vīrieši to dara.
vai divas pasakas. Zinu, ka meita dodās meklēt arī laimi, bet principā ļoti maz. Un bērns tur trešais tēvotās, jā, aiziet, atrod laimi. Bet tie iemesli, maklieši pasakās, ka pēc mums pastāvīs, ka mēs jau viņus nevarētu nosodīt. Piemēram, viens varonis, viņam nav ni gaļas, ni pīna, ni maizes, ni radinīku, ni tālo potis. Ko viņam darīt? Protams, ka viņš dodās pasaulē, ne? Vai arī vienu reizi dzēvoja mote un dāls. Viņam bija maza mojiņa, bet viņi negribētu dzīvot pirmā mazajā mojiņā, un tad pēdējos pasaulē. Vai arī viņam bija tikai vīna, gūs un zirgs. Aitu un cilku nabēja, pat suņā kačinā. Vai šis ir skumjš vīnām puikai, numura tāvs ar mote, un puika palika bez garūzeņas maizes. Šai, ko tu tur padarīsi, pat jau jāiet meklēt pasaulē laimi, bet tur tas genofons paliek. Un viņi ir tādiem grafskā situācija, kāda viņi ir piedodiet, man viņi ir drausmīgi, vienkārši šobrīd Latgalē, es nezinu, pilnīgi ievāk klausies, ja, politikā, tas ir jāizsita. Kaut kādā veidā. Labi, kur meklēt pasaulē, mežā, es redzu viņiem kalniem, kur tikai viens pasaka tips ir tikai tāds, kad atgriežas mājās ar naudu, dzīvo pie tēva un mātes, bet tur sieva neparādās. Es nezinu, kāpēc. Kad jau atnāk, varētu jau nē, bet kad paliek tur, tad viss notiek, tad viss cep un pūgam. Ja? Un kā tie vainas meklējumi beidzas šajā gadījumā? Tad dažs citādi viņš ir, grafs, tad viņš pie grāfnes, pie ķēniņa, pie grāfa nokļuva. Grafs īdevajām vēl daudz bogatības, un puika tad izauga vēls, apsapracēja grafu nošu, un visi kopā dzēvoja tik labi, ka katru svārdiņu taistāja olu. Jo redziet, tas ir formulas. Jā, tā ir, ko pasaka sākumā, ko pasaka beigās. Tas ir pats svarīgākais. Ieneņš atļova, jām apsakrecēties ar savu meitu. To ir notaisa Bogotas posa. To, ka dzīvot laimēgi, Kieneņš atdeva muļķētiem savus puskienest. Tas nekā nav interesanti. Viss notiek, ja? Tas ir viens scenārijs, un manā ieskatā tiešām pats skumjākais, bet arī pats efektīvākais. Otrais ir kad šie scenāriji, tas varbūt nav īsti pareizi. Ja? Un tad pasaka nav daudz. Pasaka viena saucamo pakarnes ziedas, pasacīja, un tur arī stāstīja puiku, kurš dzīvo kopā ar saviem vecākiem, dzīvo nabadzīgi, viņiem nav gluži ko ēst, viņi katru dienu strādā, un tam puikam ir tāds sapnis, viņš varētu aiziet mežā un atrast pakarnes ziedu, bet ne tādā nozīmē, kā jūs visi domājat, ka tur pakarnes ziedu meklē. Viņš vienkārši pakarnes ziedu ir laimes ziedas, un viņš laimi atnestīs, ja? Un tādi jau viņš būs laimīgs, un tad kā tiešām aiziet uz mežu, un viņš atrod to pakarnes ziedu, viņš viņu saķer un aizvien pie tā zieda. Un kas notiek? Viņš nokļūst pilī. Un pilī ir mīkstas gultas, mīkstis pilvens, staigā kalpi, zelta traukos nes viņam ēdienu. Viņam nekas nav jādara. Viņš dzīvo viena diena, dzīvo otru dienu, ļoti laimīgs, namienā, zamā trešajā. Jāskatās, ko tie vecāki dara, varbūt jāatved viņus uz to pilī, viņš ir atbildīgs bērns, vai ne? Un tad viņš tā kā aiziet uz tām mājām, un tur nekā nav. Nekāds bija māja, un te bija vecīši dzīvoja mamma, teikt, viņš saka, dieļiņi, jau sen numura. I tad izrādījās, ka tamā pilī viena diena paiet 10 gadi. Viņš tur dzīvoja 3 dienas, ir pagājuši 30 gadi. Saka, vecīši numura boda novē. Tā stropo, nabēja, kas par viņu godoja, tī numura boda novē. Un tad atzītē paskatīja tāda, skumji plūsoši, bet, munu laime nav eista laime, ja, ka nevar salāgu to visu, ja, es negribu apcēt. Bet tā pasaka nav pārāk daudz, bet tā pārvērtēšana notiek. Bet tad, kas labi lēta un ar Bībeli, kas atkal saistīts, ko droši vien varētu arī skatīties, un tad ļoti daudz tas ir, ka mazāk gribēt jāmācās, nezinu kā, lai mēs to iemācāmies, ja mums seriāli tādu visu laiku pa televīziju kā stāstu, ir redzam izauri, tā nevar teikt. Ir ar ko braucam, visu redzam pasauli, ir ar ko salīdzināt, nav tik viegli negribēt kaut ko pēc, ja.
Bet Bībele jau arī māca un folkloru tieši to pašu māca, un folklorā ļoti daudz Bībeles atskaņas, ļoti daudz. Un līdz tad, mazāk gribiet, laimīgāk būsiet. Un tā laime nabadzībā atkal ir tik ārkārtīgi interesanta tēma, kad vairākas tādas pasakas ir, piemēram, viena pasaka. Dzīvo kurpnieks, nabadzīgi dzīvo, no rīta līdz vakaram šuj kurpes, sev nešuj, jo kurpnieks nav. Šuj visiem, lai naudīgi nopelnītu. Viņam ir sieva, 7 vecuma bērni, viņam slima mamma, un tā mamma ir tik slima, ka viņai sāp visu laiku, un viņš šujot to kurpi ar kāju, šūpo tādu šūpulīti, kur ielikt mammu, lai mammai mazāk sāpētu. Šitādi viņam tā dzīve, ja? Viņam blakus dzīvo bagāts kaimiņš, un viņš tagad skatās, cik viņiem grūti. Viņi, un tā kā mēs strīdās, un galvenais dzied, un piedodiet, viss ko piesas nekās. Dzied, saproties, ka saka, ka tajā mājā, kur dzied, tur vispār laime mājo, jā, ja sieva dzied, tad visu tur vispār laime, un teica, jā, mans vīrs. Man teica, ka man bija dziedāt. Viņa dzied, tā ir mājā, viņa dzied. Tas vakātais, viņš domā, šitādi forši cilvēki, nabadzīgi, viņš tagad stāv, viņam naudas daudz, viņš paņem maisu naudas, viņš aiziet šeit kaimiņi. Paņem kaut šitot naudu, jūs tik labi, dzīvojiet, nopērciet sev kaut ko. Un aiziet mājās, paņem vienu dienu, paņem otru, dziesmas apklust. Dziesmas apklust, viņi sāk strīdēties, tiek paceltas balstis. Man jāiet skatīties, kā tur viss notiek, un viņš tagad atnāk, un tas skaidrs šitas studnieks to maisu. Ņem tā atpakaļ tavu maisu. Nav vajag man tavas bogatējumus. Ir tā kā cilvēks dzīvoja, tagad tik josaverās, kā klātīs, izrauc kādu monetu no muna maisa. Es domāju, kā viņš teica, dīveņi lielotas bādes pasaulī nazanu kai tam, kuram ir porok daudzi monta. Jā, nevajag viņš dzīvo mierīgi, man viņš atdeva. Mēs neticam droši vien. Pasaki, gan tas stāsta, bet tāds muļķis, viņam iedot, un tad labāk pasīdēties, bet ar naudu. Nekā dziedāt, bet bez naudas. Atnekas nav. Bet vēl viena pasaka ir vēl tāda, tā jau ir īsti no Bībeles. Bībeles motīvs, tur tā, ka viena ķēniņu sasniegst merita, un atnāk pat ne ārsts, kaut kāds tur zīmnieks, un viņš saka, ka tavu meitu var izārstēt tikai un vienīgi pat neiespējamākā lieta uz pasaules. Nabadzīga, bet laimīga cilvēka krekls. Nabadzīga, bet laimīga cilvēka krekls. Un ķēniņš, protams, sajūt zirgus, sūta visu ziņnešus pa visu pasauli. Un nevar atrast. Un nav neviena nabadzīga un laimīga cilvēka. Un beigās visam nejauši. Viņi kaut kādā būdiņā vecā ielien no zariem sasniegtā un tur viens spēļ. Nelēm tāda, ka viņam krākla vairs nav. Viņš laimīgs. Tad viņam skrandas vienkārši. Un viņa saka, tu laimīgs? Jā. Viņi paķer to krāklu atskrien, uzliek tai ķēniņu meitai. Viņa atvesļojas un viņa izdzīvo. Tas ir tā, laikam, tā neiespējamība visa pasaules, ja, ka nav tā daudz nabadzīgi, bet laimīgi cilvēki, viņi dara brīnumus. Un pasakas tā, ka mēģina to rādīt. Un tad tā vēl tas scenārijs ar pasakām ir tāds, ka arī laimes formula viena no, to man liekas jūs zināsiet tādu formulu, jo šobrīd man šķiet, ka tā aizvien vairāk un vairāk populāra. Un tie ir stāsti par to, ka varonis un atkal vīrietis iegūst kaut ko tādu, ka viņam vairs nevajag ne ģimeni, ne māju, ne sievu, neko. Un pasakās, tas ir galdiņu klājies motīvs. Viņš saka, ka galdiņu. Un kur gribi turēji, noliki savu galdiņu, un galvenais tajā pasakā, un ko tu pasaki, tas visus galdiņu parādās. Pasaki ēdienas, pasaki nauda, pasaki gribi. Un viņš tagad staigā ar savu galdiņu laimīgs un pasauli, un viss tāpēc, wow, nekāds, viss. Un ķēniņš domā, šitā man vajadzētu savu sievu galdu. Tāds būtu labs nots. Un viņš tagad iet pie viņa, apēc manu meitu lūdzu. Man tavu meita. Kad es dzīvoju pasaulē, un man nevajag neko, ne tavu meitu, nekā citu meitu, man viss kā gana.
Nu, es viņu tagad drusku metaforiski saprotu, ja, jo varbūt tāda galdiņa mums nav. Bet ir cita lieta, sevišķi jauniem cilvēkiem mūsdienās, kas padara mūs par pasaules pilsoņiem, un kas tā ir lieta, ir jums varianti. Internets. Jā, vispār internets nē. Bet brīvība nav, jā, bet brīvību tu vispār pieprasīts nebūsi. Nu, respektīvi, tas ir kaut kas tāds, ka tu visur esi pieprasīts, visur tevi vajag, bet tu vari tur un šitur lūgti sasniegt. Karjeru cilvēka, karjeras prasmes, tās darba, kas pieprasītība viņa. Jā, tas ir kaut kādas viņa zināšanas, īpašās spējas, ar kurām tu visur būs pieprasīts, pilnīgi visur. Man ir tāda ģimenes pateikšu, ka viņus nesatiksiet Latvijā, viņš ir skots. Bet mamīte viņam ir latvieti, jā, latvietis starp citu, jā. Un viņš neko citu nezinu, vispār neko citu kā labi zina angļu valodu, jo viņš ir skots. Viņa tā valoda ir angļu valoda. Un ko viņš dara visu dzīvi, viņam tagad būtu jāiet pensijā, viņš tam neiet pensijā. Viņš braukā angļu valodas skolotājs par tām valstīm, kurām vajadzīga. Mums jau tagad mēs jau paši gudri, mums jau vairs nevajag, ne? Bet citur vēl vajag. Un tur, tagad viņš vēl Japānā strādā kaut kādā skolā. Alga viņam ir kosmiskā. Es saku, Andrew, kad tu precēsies? Viņš runā ne tikai angļu valodā, es te drusku pieticīju, viņš runā 14 valodās. Ja, 14, ja. Un viņš tagad, man nevajag ar sievu, es pats savu maku gribu turēt. Un viņš ceļo un braukā no pasauli. Tikai viens piemērs. Patiesībā tā ir, ja tu atrod tādu nodarbību, viņš sevi piesien ķēniņā un viņa meitai un viņiem tur kaut ko pelnīt, ne? Tad tu vari pasaulē braukāt. Tas ir labs scenārijs priekš Latvijas, kā jums šķiet. Labs visi. Ceļotāja laime. Jā, otram ir laime. Jā, muļķi laime, katru savu laime, jā. Nē, vienkārši domājot par to, ka, patiešām daudz aizbrauc. Un tad šis ir tas variants, šie, kas tur tajā pirmajā scenārijā, kas man bija, kad aizbrauc saprecējāt, dabūja pusdīnī. Mēs pat viņiem neredzam, nedzirdam pārsvarā. Šie, visi, kā jūs zināt, to slaveno Latviepi, kurš braukā pa visu pasauli, ne? Un tā mums tagad uzslēpums ir, ka viņa tā viss ir ciena, un ka viņa tā karjera tā, tad visas tā gods kaut kāds tiek iespējams, ja, ka tā varētu domāt, ja. Tad šie scenāriji mēs varam par viņiem padomāt, bet laimi kā ir tā, un tad viss šī kā tēriņ notiek ar to laimi. Lela nauda, cilvēku laimīgu, laimīšu posms. Es domāju, ka es gribu, ne? Jo, pateikt, nav liels naudas tādas, lai praksē to pārbaudītu, mums nav pietiekami gribētu salīdzināt pārbaudīt. Vai liela nauda, kas ir liela nauda vispār? Jā, es gribu liela nauda. Vispār, ja mēs ticam mūsu senčiem, nedara laimīgu. Paklausiet, necentiet to, kas mums ir. Tajā laikā nebija nauda, nebija pietiekami daudz preces, ko iegādāties. Tāpēc tā nevis laimi pārvaldes. Tad ir mainīgi. Mums ir nauda, mēs varam nopirkt jebko. Tagad nepietiek prakses un prasmu pārvalde. Bet tie, kas vinē loterijām, pēkšņi iegūst laimi. Patiesībā, ka tur ir traģiski dzīves stāsts, kad cilvēks tieši loterijā, un tas visā pasaulē tie stāsti, ja lielie laimes ieguvēji īstenībā viņi nemaz nekļūst. Zini, es domāju, ka tas ir absolūti tieši tāpat, ka tie ir skaļi gadījumi, kurus izsmeļ. Bet būtībā loterijas vinnē ļoti daudz cilvēku. Un tas ir vienkārši priekš tā, lai tas ir tā. Tas ir tieši tāpat kā no visām šīm klasikām baznācību par to, lai tā nedarītu. Par tām visām baznīcas lietām arī runāja. Tieši tiek izcelts tā, lai tas, jo tas tomēr, kā lepnība, ja? Manuprāt, tā ir tāda, pārvaldes forma, kuru izmanto, lai vienkāršāk izskaidrot sarežģītas lietas, tā pieņemt. Jautājums jau ir, kā to naudu izmanto, jo man ir arī pozitīvi piemēri, mecenāti.
Nu, piemēram, jā. Nu, ka tā nauda viņa tā kā aiziet, bet nu arī kā tā nauda iegūta, nu, tad vēsturē, nu, kur lielākie tie fondi, kas dod Nobel prēmiju, no kā viņi ir radušies tā nauda, no, tad padomājam, ja to visu, ja, tā liela nauda, viņa tā kā neko nenāk, ne, un tad jau jāskatās, nu, protams, nu, kam negribas, es arī biļetes nopērku, nekad neesmu vinējusi, un tad gribētos, un es tad paskatos, ka tad, es skatos, kas iet pēc loterijas, loto kaut kāds raidījums iet, kas notiek Latvijā. Tā ir loterija, jā, jo es notiek Latvijā, un es skatos, bārs, pikings, kaut kāds, tur, kā tur noznākums, 27 miljonus. Es gan nezinu, kā es viņu izmantot, ja, jo, nu, skapī vietas nav, ja. Nopirkt skati. Jā, nu, tā var šim vēl līdzkām dzīvi, protams, ja. Nu, bet, nu, atkal vēl ir viens, un to laimi tāda, ka cilvēki šo jāpazīst, ja. Nauda, manta, bagātība, pilnīgi pārpilnīgi, bet ir tik daudz lietu, ko mēs neatpazīstam kā tāds, kurš varētu nest laimi. Folklora arī to diezgan stāsta, un tur ir, viņi atcerēšos, kāda pasaka, ir mums tāda pasaka, kas saucās par pūrduļi. Mums pāris pasakas vispār tur var vienkārši izbaudīt. Viņš jālasa, jā, var arī sastīt arī. Bet par pūrduļi tur stāstīt tāds, ka dzīvo puisis, nu tāds nošķircis. Un neviena meita viņu negrib precēt, un saka, ne tāds kliņķi neprecēšu, nevajag man to nošķirpušo pūrduli. Viņa tā izsauc. Un tagad pie viņa neviens cits kā kārdinātājs lielais, nesauksim vārdā, nenostājas blakus, un saka, nu, es tevi izprecināšu, bet tu nedrīkstēsi tagad 3 gadus mazgāties. Nedrīkstēsi 3 gadus nagus nogriezt, 3 gadus degumu izšķirkt nedrīkstēsi, un tad tāpēc es labos sievas pasaules kārtēvus. Viņš, nu, ko darīt? Viņš saka, nu, labi. Man 3 gadus nemazgāju, negribu nagus, nezinu, piegribu nagu garumus ar mēru. Pūrduļs, ir rītīgs pūrduļs, ne, un vināti netīri un smirdīgs, un tagad atbrauc tas kārtinātājs, tagad brauksim spotus. Un viņi brauc, un iebrauc vienā mājā, ka 3 meitas, un 2 gudras, 1 muļķi. Un tagad prasa pirmajai gudrais, nu, tu ņemsi to pūrduļi par vīru, par vīru. Tā viņi skatās, fuj, viņi saka, savā pakāpšu, tā visu būs dzīvošu, ne. Tagad otrajai gudrai veidiet. Tu ņemsi šito pūrduli par vīru. Viņš saka, nekad mūžā es labāk ielikšu tīķi nekā tā dzīvošu. Nu, prasēšai. Viņš saka, nu, tu ņemsi to pūrduli. Un viņš saka, kas? Apmazgošu. Apmazgošu. Viņš to pūrduli. Apmazgāt, nomazgāt. Par to viņš dabū lielo vikingu loteriju, kādās ir apsolījis, un dzīvo viņi cepuri guldā, bet tās vecākās māsas, kuras negribēja to pūrduli, tās arī izdara to, ko viņas arī teica. Ja? Nesauksim vārdā, šausmīgi, tas ir patīk. Bet, nu, vajadzētu, nu, tā tur, jā? Neiteris. Pūrduli, jā, mazgājami, viss notiek, jā? Vēl viena tur bija pasaka, ka arī bija laba, un es viņu atcerēšos, es atzīmēju, bet man izliec no galvas, un tie sarkani pārsvītrot, kas viņa citā vietā bija stāstīt. Jā, tā laime un tā loterija, nu, nevajag cilvēku, nu, tur ir nauda, tā pagādības sevi. Viņa arī ļoti arī tādā pašā kontekstā, kā tu, tad parādās, ka viņam, nu, visu laiku sevi. Strūtiet, bet mēs viņu nepaņemam, jā, vienkārši mēs neatpazīstam, negribam stērēties, vēl tur kaut kas tāds, bet mēs viņu nepaņemam. Un tad ir ļoti daudz teigu, tā teigas ir pasaka, nu tā leģendas, ja, piemēram, iet puisis un satiek, nu, ne, kas tas ir, ne tā, tu atcerēšos. Tā viņš nabadzīgs puisis, un viņam nekas vairs nav palicis, ka viņš maizes, viņš ir pasaulē rāja meklēt. Viņš apsēst ceļu malā, un apsēš viņam blakus tāds vecītis. Tad viņš tagad lauž šo maizīti un iedod vecīti no gabaliņus. Vecītis ir pakāds no labs cilvēks, kā pavilnu droši. Un tad, kad tu iesi pa ceļu, pa kurā
brīdī jau pretī nāks tā laime, tev tikai tā laime ir jāpaņem. Viņš ir kā, to neviens nezina, jā, tev ir jāpaņem. Un tagad, nu, viņš iet un skatās, iet meiteni pa ceļu. Meitene nopuņķājusies. Puņķi viņai tā noraudāksies, netīra, un viņa pienāk pie viņa un saka, nu, slauti man tegu, un viņa skatās, un nedomā, es neslaucīšu viņai to tegutiņu, un viņš paiet viņai garām, viņš dzird tādu skaņu, atgriežas, ar tur nauda nobijusi, saprotiet, jā? Kaudze. Viņš saprot, ka viņš pagājis. Un tādu ir ārkārtīgi daudz no sāk. Vai nu vecinīga draudz arī viss nopuņķējušies. Tā kā puņķi ir pirmā pazīme. Kaut kā kas pirms. Netik sāksies. Nu, tik sāksies, bet vispār ir padomājot, tas ir tas, nu, mūsu, es teicu, kā viņi nosauc, nu, rokas svērēt negribas, ne vai lepnības grēks, vai spēja palīdzēt, ja, jo tie ir tie, kuriem tagad visvairāk ir vajadzīga tā palīdzība, bet nu, mēs jau nevaram pat redzēt, viņš pēdējo maizgabaliņu dala, viņš nevar bērnam noslaucīt uz ielas, jo tas jau pat nav gluži tas, ka neprot paņemt to, ko tev met priekšā. Ja? Audzināts tas jautājums. Dalīties audzināt savukārt puņķus. Negluži. Tas arī ir pūrduli ir visi, bet nu, tas kaut kā rāda, laikam, to cilvēku nav, tad nu, mēs cenšamies tagad pa tīro, ne? Nevis tā, ka mums būtu jāsmēr rokas vai vēl. Jā, tāds notiek, bet par tiem padomiem, tu cities ieteikt arī dzīvē. Klausīties gadās, tas tā vispār notiek. Man pašai vienreiz bija tāds gadījums, kad es saņēmu padomu. Un tas bija tā, ka es vispār tagad nevedu daudz cilvēku savā mašīnā, jo viņi ceļu malā. Roku ceļus, vīrieši neņem. Vīrietis paņem kādreiz. Un vienreiz es vienu vecinību paņēmos, tad viņai vajadzēja skatīt, ko tu gribi apakt. Un tad viņi saka, dočiņi, bet es tev izprostiešu, ka ir tāda gudra līta. Vai tev brīsmīgi drīlts tavā dzīvī, tu vajag ieskopīt un ielikt savu tuvinieku kapā ziedojumu un kapēciņu. Saprotiet, kapēciņu. Bija galvenais, nevienam nastosti. Tas arī mums raksturīgi sievietēm spējā. Es nevienam nastosti. Nu, vienam sakot, es bija tāds brīdis, kad man likās, ka man jāieliek, es aizbraucu un ielikt to kapēciņu. Un tā pēc kāda laika manai māsas iedzīvoja bija pirms brīdis. Un viņa tagad aizbrauc kopt, radamie kapus, viņa atnāks Margarīga. Un tu iedomājies. Nes, ko tas nozīmē? Kā viņa dodas, tas ir. Viņa jau domā, viņa arī to skaidro. Viņai iedeva tie mirušie tuvnieki. Mirušie tuvnieki mums sakot, tikai vajag kopt viņu kapiņus. Ja? Viņi pasakās. Ja? Un viņi to tā arī saprot. Tu nav. Nu nebija liela, protams, cik es tur iedīju. Ne jau kultūras. Cik nu viņa bija, tik nu viņa bija. Ja? Tad